Čau, čau visiem rakariem, sekotājiem un visiem, kam patīk šis hobijs. Šodien diena tāda, ka beidzot laika prognozi parādījusi labvēlīgi laika man. Nebūs lietas, beidzot nebūs lietas un spīdēs saulīt. Bet, kā vienmēr, vējš zēģelē nepajokam. Gribējās uz Ziemeļjūru aizskriet, bet laikam nesanāks jau vairākas dienas. Koka bez lapām plīvā, ka prieks. Vējš pūš no turienes, tas nozīmē... Uz rēts kasp. Nezinu, kas uz laukam darīsies. Bet uz jūru mēs nebrauks. Paņems līdzi junioru rakaru, ne? Un aizstaigās līdz piemājas lauka. Tā mums izskatās tie plašumi. Visi šitie lauki iztaigājami. Bet šoreiz mēs vazāsies laukam pa vīdu, jo man ir lielais juniors līdzi. Tas tāds vēl ir jauns. It kā klausīgs, it kā neklausīgs. Attālums kaut kādu 50 metru rādījus sevišķi turas no manim. Tad es tā arī raks kaut kur, jo riteņbraucējiem lūdzu netrāpīties. Un vēl visādiem stīpa vāģiem, jo viņam viņi baigi patīk. Pirmais signāls. Un man liekas, tas ir kapiņš. Tepat jūs redz. Reku somu nolika. 30 metru rokamais. Un man liekas, ir kapiņš. Es jau cimdiņu novilku. Līdz papētīs. Šitas būs, man liekas, muzejam jāreģistrē. Ne? Galvenais, ka jūs dzird mani, jo tas vējš baigi pūš. Paskatīsies. Kaut ko redzēt tur var vai nevar. Te bijis caurums, man liekas. Jā. Kas tur ir? Kaut kas zīmējas ārā. Pagaidīs, ka bišķi apšūs. Re? Tā. Ir, jā. Tas ir kapiņš. Šitas jāreģistrē muzejam. Kas ir, ka nekur neredz? Nav kaut kas virs tāds smuks. Reku kaut kas ir. Kaut kāds kaks. Viss kaut kas. Blombīts, vecs podziņš. Un te mums bija atkal labais. Rokamais. Un kapiņš. Šitas ir 2 delfīnori, ja? Buļinku labo stāvoklī. Bet, draugi, turam īkšķis un tūlītās piezumēs. Mums vajag 1876. Tad ir jackpots. Tad ir forši. Ja tie, kas nezin, kāpēc jackpots, tāpēc, ka tas ir labais, dārgais gads. Bet viņam tas gadiši te maliņai. Un parasti tik maziši un nodils. Tados vispār nav gads. Tāpēc viņi tik zumējies pitīt man. Jā, neredz tur neko. Šite maliņā. 1800 kaut kāds ir. Labi. Otrais kapiņš. Kur palika? Reku. Priekšnieks arī roka. Tālu, ka viņš aizskrien, tam man ir reku švilpīt, re? Tūlīt nošvilps. Jau tur tik displejs. Vā. Rakars klāt. Kā aizskrien tālu, tad rakaram jāšvilps. Jā, baigais vējš. Uzēri. Kā? Turpinam. 2 kapiņi jau ir. Te mums kaut kas interesantāks. Rekats smukuls. Tu nos. Dāni jau vispār ret trāpās. Tas ir salūzs gredzentiši. Un te ir nostaigāts. Tūlīta maģisko pirstīt savajā. Notīrīs. Bišķi to kaknos. Un apskatīsies. Kaut kas virsū tur jābūtī. Kas mums te ir? Redzēji kāds? Smukulīts. Kaut kādu puķīt. Tas ir bijis zīmogredzens. Baigi ilgi te guļ. Es domāju, ka es viņu piereģistrēs muzejam. Lai ņem to smukuli ciet. Salūzes ir, bet mājās varbūt bišķi jāsaslapina, tad vēl smukāks paliks. Labi,
Tas jau priecē, 2 kapiņi šitāds. Šmurģaks. Šmurģaks man nāk tāpēc, kad es uz 40 hercem staigā. Tā man nāk viņi tie mazie bleķīši un visāds kaks. Bet pa ceļam arī šitāds. Te vēl viens apaļais. Oi, ku smūgs. Šitai vien delfīnu orīti. Standartnieks. Viņiem ir sudrabiņi. 10,25, 1 krona. No, šitam arī gadīši, reko klāt maziši. Tam bija nodils. Paskatīsies, šitas vajag. Jackpotnieks mums. 1881. Nu ko? Kas mums tur ir? Tā liela pirkstu līdz notīram. Nu, var redzēt? Nu, kas tur ir to ēna? 1800 kaut kāds 99 varbūt. Jā, vai 89. Maziši tur uzsis tas gadīši, redzēji? Nu kā, ņemam ciet. Nav mūsu jackpots, bet patīkam. 3. kapiņš un 1 gredzentišs nolausts. Mans rakars tur rokās. Rots. Meklē. Mums te ir viens foršs signāls. Un bijusi kāda zandalei vai zābakam sprādzīt. Šitās, man liekas, parasti nāk šitie kaut kur tāda šleifīt vai kaut kur tā. Sprādzīt. Skan labi, tāpēc, ka 2 tie caurumi. Šitās baigi viegliņā. Man liekas, ka zvaniņa podziņa bijusi. Parasti mēs atrod pusīt tikai. Te ir vesela. Nav vēl pārplīsus. Re, bupončiks, kā saka. Baigi viegliši. Kaut kas iekšā kratās. Kaut kas iekšā vēl kratās. Var pa. Jā, iekšā vēl kratās. Šis nav galīgi noģības. Pamēģinās viņu notīrīt mājās un apskatīties. Varbūt vēl grabēs. Šitais rakars, rok peders un nerok ciet. Rats tik ciet. Direktori. Buļiņu knapiņu sapļāva. Zaķi ieraudzīja. Aiznesās man tur prom līdz mežam. Švilpat neskrēja apakaļ. Bet mans te vico pa vīdu. Cimdiši nav vilks. Kur palika? Reku ir, Tas ir kapiņīs. Kas tas mums ir? Nā. Jā, atkal delfīnieks. Standartnieks. Re. Delfīnu oriņi. 2 delfīnu ori. Ar visu vārpiņu. Nu ko? 1876 lūdzu. Tā bišķi notīram. Lai tā redzēt. Varēs. Šitam gads ir. Šitam gadu redzēt. Nu davai, 1876 draugi. 1894. Neko darīt. Liekam soviņā. Bronzinieks. Skan labi. Kaut kāds blembaks izlēc, draugi. Kaut kāds blembaks. Kas tur virsī? Notīram. Kas tur ir? Hei, nogursi, puiki. Puiki ir nogursi. Royal. Hei, lobojs. Royal jackpot. Tā, uzpulējam. Nu? Kas ir Halmavare? Te kā Royal. To neko? Blembaks. Royališ mājās, ne? Ņemam ciet. Mums atkal viens apaļais. Šitas nav delfīnieks. Šitais ir 1 ora. Gads arī te apakšā. 1800. Kas tas tāds ir? Tulītas, tā. Šitā. 1807. draugi. Bronzinieks. Ķipa viss ir nolasīts. 101,000 reizi staigāts. Bet šitādi nāk jau kurais, ja man. Sudrabiņu nav. Sudrabiņu varbūt nolasīt.
Somiņā iekšā, rokam tālāk. Jābūt vēl, ja šitādi palikuši, tai jābūt. Uzreiz izraku otru blakus, ja bija signāli, es jūtu viens un vēl viens. Šite man izrakas kaut kāds bleķīts. Liekam somiņā. Te man, draugi, atkal zaļais rimbuls. Man liekas, ka šitie te mētēs tā kā Latvijā tie CCCP, Soveķik, 2 delfīnori atkal. Blin, nu kur viņam sudrabi ir? Kas tā pa sīknaudu te mētēs? Un šitam arī būs reku gads nodils, ne? Nē, ir. Un šitam ir 1880, jā, blin. Vai 86, 85, 80. Nu, nezinu. Mēs tuvojās. 188 jau ir. Kurais kapis es jau nojūtas ir skaitā. Suns ir nogurs, bet mēs vēl roki. Bet jūs neticēs. Man jau puņas līdz zemē augstas vējš, bet cimdiši novilks. Un bija viens signāls. Puika, ne? Tagad te patiņās ar ķepam. Ej to nos, draugi. Blīd. Ir. Plāniņais. Labais. Tu bišķi notīrīs, bišķi tā. Nebrucinās daudz. Ir plāniņais. Dāņnieks tikai. Ne, tas uzreiz klāt. Guļ, nogurs jau. Bet mums ir viena čupa kapiķiem. Un ir, kurš gadiši? 1657, jā? Vai 50? Hei, reka, viņš grib krist ārā. Pa vējam pūš ārā. Labais. Ņemam ciet. 1654 varbūt. Paga, pišķi. Nezinu, jāpatīri, bišķi māja, jānamazgā. Bet ir. Galīgi grūti iet tā rakšana. Vējš pūš augstu, pūš uz krustiem. Bet mums ir, draugi. Starp daudziem bronziniekiem ir attāts viens plāniņas. Tā kā mēs ir dabūjuši to, ko mēs gribējām. Buļinku smuks, nu skanēja tā. Ok, jā. Mājās, redzēji? Ņemam ciet. Vēl bišķi paraks, ne? Ko tu saki? Rokam? Vēl viens ir akal. Nu kas tas ir? 1001 reizi. Izsists lauks. Ej, tu nos cimdi jau šoreiz nevilks nos, jo šitas neizskatās pēc plāniņa. Kur ir? Bet jūs apskatās. Te tas saimnieks ir musarveids virsū. Un 50 tori. Haģački. Neko. Ņemam ciet. Ritīgi augsts stons bija tā kā lielai monētai, sudrabenei. Bet mums ten ir uzpirkstens. Mums ir uzpirkstens, draugi. Bet man liekas, ka alumīnijas atā augsts skan. Ej, tu nos. Varbūt, kas sudraba? Nezinu. Plakans. Labais tons bija. Kolekcija kastītē iekšā. Noteikti jau kā alumīnija. Man ir alumīnija šitādi. Sudraba es vēl nav izracis. Nē, vienreiz ūdenī izraka, man liekas. Ko viņš darīja ūdenī, nezinu. Bet šis, man liekas, alumīni, nu skanēja lopā. Nu ritīgi lielā šeiba sudrabniec varēja būt. Tā kā krnāģis salst un puņas līdz zemē jau gribas mājās. Te mums arī pirmā smukā podziņa. Kas ten ir? Dāvaniņu virsū, nezinu. Bet šī pat tā viss kāņu vēl saglabājusies. Re, nav uzspējusi izlūst. Viņus tādu tā kā svin tur ielodēt. Iekšā. Nu, rekā. Nu, ja šitā iesta vēl paraks, ja nē, tad, draugi, jākurina kamīns un jādzer tēju. Viku smūki. Atkal vien podziņa. Puķīt.
Smukulīts. Es vairs nevilkstu cimds nost, kamēr nebūs plāniņais. Cienāk mums atkal viens augstais dons. 97 uz 2. Un kas tas ir? Kapiņš tas nav. Es zinu, kas tas ir. Tā ir eļas lampai tas. Skrūvītei. Viņa groza. To diega šito. Te parasti uzrakst kaut kāda virsui. Nu, kur tik augsts stons? 97. Bet, nu labi, apaļais ir. Smuka podziņa atkal. Nodilus ir. Knap var redzēt tos. Ilgi kalpojot. Bet šim ir ritīgi plāniņais signāls. Un smuka savišķi tā kā sudrabs. Izskatās. Kādreiz nazīts bijis, jā? Ja galīgs sadrups. Bet 2 noķēri šito. Diezgan dziļi. Šitāds smukums mums izrakās. Salocījies. Kaut kur dekoratīvs kaut kas bijis. Kaut kas arī kaut kāds rakstīši iekšā. Vējš arī mums tas. Bišķi siltāk paliek. Vēl var rakt. Plāniņu varētu vēl vienu atrast. Vispār būtu čotkā. Pārlīd uz otru lauku. Te pat otrā pusē tam grāvītim. Tas lauks, kur staigai pārnāca uz šito. Te bišķiņ mīkstāks, viss tā zeme un viss tie kātiņi. Bet, uz ko tu tur rūc? Nerūc. Kaut ko rūc. Bet izrak šitādi. It kā drāti. Vienkārši drāti. Bet, nu, blin. Tā kā namējs satīts. Tu līdz bišķi patīrīs ar savu birstīti, tā mēs redzēs ritīgāk, kas tas ir. Notīrī. Bet te var redzēt, mums kāds spečuks pa namējiem. Te var redzēt, kāds ir trenējies, re? Satins tā. Cilpiņi. Un pēc tam ir gājis lejā. Tā kā namēgi redzenam, man liekas, jā, pinums. Re kāds? Baigi interesants. It kā vienkārši drāti, bet patīkam. Jābeidz nost tas raciens. Somiņi pilna šmurģakiem. Suns. Aha, aizskrēja. Tā viņš gulēja, gaidīja man pie somas. Un nu viņš kaut ko izdomāja aizskriet. Labi, stelējam detektoru kopā. Vilksies lēnam uz māju pusi. Un paskatīsies, ko mēs tur salasām. Na, mājās ejiet, jā? Ko? Priekšnieks. Tik ilgi viņš vēl nevienreiz nav bijis man ārā. Gribējās iziet ar sunītu uz pāris stundiņām pastaigāt, bet bišķi ievilkas tas raciens uz vairākam stundām. Puiki nogurs guļ jau. Nelien vispār nav migārā. Tā staiga visu laiku man līdz. Bet, nu, sāks ar šito. Šitas ir pats labākais atradums, ko es vienmēr atrodu un ka es vienmēr saku. Nu, tas ir tieši tas, ko es gribu atrast. Jūs paskatās. Micīt. Ventīls. Rods, kur grib pie Ziemeļjūru, uz lauku, es nezinu, kur vēl, kaut es sev sētām, man liekas, visur viņam mēties ventīlu. Kādam vajag piesakās, tā kā jauns, visu micīt. Un tā es te sakrāmēju. Jūs jau redzēja, kā uzpirksteņi, šitāds smukums, šitāda sprādzītēm, te tāda nazīts, izbijis kādreiz, podziņas, šitā podziņa negrab, kad sāk mazgāt, tā pazud grabuls, kaut kas, man liekas, izšķīt tur, bet baigi viegliņā. Un kaut kā tā, gribēju parādīt rojališu. Nezinu, kas tas par rojaliņu, meklēju internetā, tāda firma vairs neeksistē, bet helm vārē nozīmē kaut kāds, helm ir salm, vārē es nezinu, nemācies iztulkot ritīgi, bet varbūt kaut kādam, kas tur tais tos ruļļus vai tās ķīps, tas salmu ķīps, salmu paks, varbūt kādam aparātam ir nokrits. Bet, nu, kolekcijā iekšā, internetā nav vairs tā adrese. Tā, šito gribēju, draugi, jums parādīt. Kā es redzēju, izrak, domāju vienkārši drāt, bet namējs pečuk,
Nu, pierakst komentārā, kas tas tāds ir namai pinums vai nav. Te var gadīties, ka veco laiku juvelieris ir trenējies. Šitā tā cilpus taisīs, aplocīs riņķi, kaut kur uzlicis, lai teikt uz kaut kādu. Nezinu, kur aizāķēs un sācis spīt bīz. Izskatās tā kā bīz. Jā, nu ritīgi pinums tā kā namai gredzenam. 1, 2, 3, nu redz. Kaut kā tās. Sākumā sūdīgāk un arvien smukāk, un te izbeidzās. Bet es no sākuma domāju, ka būs sudrabs. Bet nē, man liekas, ka šī kapara te var redzēt. Tā ir kapara drāta. Bet šito kolekcijā iekšā te ir ielikt enerģija. Mākslas darbs, kā saka. Cilvēks kaut ko veidojas. Man patīk tāds lietas. Tā, gredzentiši. Priecējies es par šitādiem gredzeniem. Lai no pie jūras izrauk gredzens bieži. Uz lauka neiznāk tik bieži. Šitas ir bijis zīmo gredzens. Es skatās jūs Latvijā, ka roka gredzens jums tur gan iz katrā raciena, Dānija baigrēt. Un šis jau ir kolekcijas vērts. Salūzes ir, bet, nu redzēs. Pierēģisēju muzejam, es domāju, ka es viņu atdos arī muzejam, man viņš tāds saplīsis nav vajadzīgs. Vat, tā, kur es paliku, ko sāk skapiķi? 2 delfīnori, 2 delfīnori, 2 delfīnori. Vēl viena ora un vēl viena ora. Un tev vēl apskatās, haģāčka 50 oras. Nāk mājās. Nu, iet naudu, las pa lauku. Šitas ir no eļslāms, regulators. Un tad, uzpirksens. Šitas baigs skanēja. Sariner, nezinu. Šitāds alumīnija. Labi, metīs kastītē pie uzpirkseņiem. Un tad paši galvenie varoņi. Draugi, šis bez blefu meliem. Pirmais rokamais. Signāli tu biķi čarkstē viss kaut kas, bet pirmais rokamais un skatās. Te var redzēt. Tas ir caurumiņi, muzejnieks. Es tur neiedziļinās, lai muzejs pats meklē, kas tas ir, bet būtu sudraba, būtu interesantāk, bet šitiem, man liekas, ir cover kaut kādu. Bet ir 500 gadu un uz leju, kas viņi ir un viņi muzejam. Un tad galīgi negaidīja. Man jau likās būs galīgākā, goļākā šodien, bet jūs paskatās. 1 šilings 1654 dāņnieks, bet kvalitāti smuka. Kur vēl labāk? Nāk lielumā jūs redz? Hejā. Ot tas ir tas, ko es meklēju, ka es roku pa vēsturi. Ir jau smuka izraukt tāds grezentiņš un kaut kāds šitādas tur mākslas darbs un kaut kāds smukumiņš, bet man vairāk patīk šitie. Lai nu cik maz tas sudrabiši ir, bet tā ir naudiņa. Nu tāds mans šodienas raciens. Cerams, ka jūs patīk. Vējš pūt, kā zēģelē, es griezu muguru, iznāc pret sauli. Lai jums netraucēt, lai jūs dzirdētu kaut ko, jāsāk domāt kaut kādu mikrofonu, kaut kādam švamēm, lai tur var parunāt lielā vējā. Un tā kaut kā. Teikšu, ka vienmēr, draugi, rakari, ejam rokam rādam un satiekamies jau nākošajā video.